Daži pesimisti uzskata, ka Latvijā tīkla vidē spēja eksistēt tikai Counter-Strike, un visas pārējās lieliskās daudzlietotāju spēles nīkuļo. Jāatzīst, ka laikam pesimistiem ir taisnība, taču par laimi ir uzradies jauns tīkla spēļu censonis, kurš ir diezgan strauji iekarojis popularitāti arī Latvijā. Ja nu gadījumā neesat neko dzirdējuši par šo spēli, tad jums noteikti ir vērts iepazīties ar Team Fortress 2. Team Fortress 2 tika izdota pagājušo gadu Orange Box komplektā kopā ar Half-Life 2 Episode 2 un Portal. Team Fortress 2 senči ir meklējumi vēl Quake laikos, kad tika izveidota pirmā modifikācija ar dažādām spēlētāju klasēm, kas tagad liekas tik pierasta lieta. Team Fortress iekaroja milzīgu popularitāti un tās veidotājus pārpirka Valve. Spēle ir komanda FPS, kurā jāizpilda noteikti uzdevumi atkarībā no kārtas, piemēram, jāieņem vai jāaizstāv kontrolpunkti vai jānozog pretinieku slepenie dokumenti. Spēli īpašu padara tas, ka tajā ir pieejamas veselas 9 dažādas klases, kura katra ir ļoti atšķirīga spēles stilā. Tā kā nav tādas Team Fortress solo kampaņas, ir neiespējami runāt par kaut kādu spēles sižetu. Mums vienkārši ir sarkanā un zilā komanda, kuras vēlas izreikināties viena ar otru. Taču tiek demonstrēta kaut kāda pasaules vide. Valve, paldies Dievam, atteicās no sākotnējā nodoma veidot Team Fortress 2 realistiski militārā stilā, un tā vietā pievērsās kaut kam, ko gribētos asociēt ar parodiju par augstā kara superspiegu žanru. Tipiski piemēri šādam settingam būtu Austin Powersa filmas un tādas lieliskas spēles kā Evil Genius vai No One Lives Forever sērija. Team Fortress 2 dzinējs ir pēc pašreizējiem standartiem jau novecojušais Half-Life 2 Source. Tas varbūt nepiedāvā augstākā labuma grafiskās izvērtības, kam reālajā dzīvē analogs būtu, teiksim, kaviāra smērēšana kāju pirkstu starpās, taču Source ir funkcionāls un padara Team Fortress 2 pieejamāku tiem, kuri vēl nav pārdevuši radiniekus parādu verdzībā, lai uzlabotu savu datoru pēc jaunākajiem standartiem. Un tagad laiks slavas dziesmām. Ja dzinējs spēlē nav pats spēcīgākais, tad grafiskais dizains ir vienkārši revolucionārs. Vispār spēļu jomā interesants dizains nav svešs, taču konservatīvajā FPS žanrā diezgan pamatīgi dominē realistisks stils. Rezultātā var uzslavēt Team Fortress 2 ar to, ka tā ir viens no pirmajiem pamatīgu popularitāti iekarojušajiem FPS, kura dizains piedāvā kaut ko jaunu un svaigu. Tēlu noformējums lieliski uzsver to atšķirības. Valve uzsvēra, ka vēlas, lai katrai klasei būtu savādāks kontūrs un tās acu mirklī varētu atpazīt. Rezultātā Team Fortress 2 ļauj manāmi labāk iejusties spēles vidē. Tagad smagā veča lēnā slāšana un daudzās dzīvības vai izlūka vārgums un ašums liekas daudz loģiskāks un pamatotāks nekā pirms tam, kad klases atšķirās ar nelielām variācijām modeļa, kā draugiem LV saka, ādiņām. Rezultātā var secināt, ka prezentācijas ziņā Team Fortress 2 ir īsts teicamnieks, kurš spēj saglabāt gan funkcionālu vienkāršumu, gan piedāvāt kaut ko neredzētu. Tā kā dažiem Team Fortress ir svešs, nedaudz pastāstīsim par spēles pamatkoncepciju. Divām komandām jāizpilda noteikts uzdevums kārtē, piemēram, jānosargā bāze vai jānolaupa slepenie dokumenti. Lai to paveiktu, spēlētāju rīcībā ir 9 klases, kas ir dažādi specializējušās. Tās viss nebūtu nekas īpašs. Specializētas klases un misijas ir pieejamas bezmaz vai katrā otrajā komandu FPS, taču Team Fortress 2 īpaši padara klasu daudzums un dažādību. Izskriesim ātri visām cauri. Smagais. Visvairāk dzīvību, bet lēns un ar ložmetēju. Kareivis. Arī pārēsns palēns, taču pateicoties savam raķešmetējam spēj lidot pāri visai kartei. Ugunsmetējs. Tūcīņas biets, ar kuru uzglūnēt ap stūriem. Snaiperis. Komentārus neprasa. Izlūks. Visātrākais un visvājākais varonis, ideāli piemērots kontroles punktu savākšanai. Grenadieris. Ideāls aizsargs, jo spēj nomīnēt un apbērt pretiniekus ar granātām. Inženieris. Torņu būvētājs. Spiegs. Vājš, toties labi maskējas par pretinieku un pēc tam atstāja skalpeli mugurā. Dakteris. Komandas mugurkauls ārstētājs. Lai arī gandrīz katrai klasē ir savi svarīgi knifiņi, piemēram, snaiperis šauj stiprāk, ja ilgāk notēmē, dakteris var sakrāt un ieslēgt nenositamību. Katram cikstonim ir labākajā gadījumā viens papildus ierocis un tūcīņa sitamais, kas arī ir viss. Rezultātā publiskajos serveros spēles ir jautras un haotiskas, kas ir pozitīvi, taču laika gaitā tās var apnikt un sāk likties diezgan vienmuļas.
jo pagaidām Valve piedāvā pavisam nelielu karšu skaitu. Turpretī spēles īstā garša var atklāties tikai klanu mačos, kur komandas dalībnieki ir saspēlējušies un spēj koordinēt uzbrukumus un aizsardzības pavisam citā līmenī. Tur arī parādās prasme nopietni izmantot klasu priekšrocības, lai apspēlētu pretiniekus. Kopsavilkot visus plusus un mīnusus, Team Fortress 2 ir lieliska daudzlietotāju spēle. Tā ir rūpīgi nobalansēta, tā izskatās fantastiski un noteikti spēj sagādāt daudz jautrības visiem komandu FPS cienītājiem. Vienīgais spēle varētu kritizēt par nelielo karšu un spēles režīmu skaitu, kas pagaidām Team Fortress 2 padara pārāk vienkāršu. Tas savā ziņā ir ļoti loģiski. Ja ir tik daudz dažādu klasu, tad katrai no tām var piešķirt tikai nedaudz spējas. Rezultātā, lai būtu interesantāks spēlētājs, ir spiests biežāk mainīt klases, savādāk spēle vienas ietvaros var kļūt pārāk vienveidīga. Taču tuvākajā laikā šīs problēmas tiks labotas, jo Valve jau gatavo jaunas kartes, spēles misijas un dažādus papildinājumus eksistējošajām klasēm, kas padarīs Team Fortress 2 par daudzveidīgāku un bagātāku spēli. Patīk tas vai nē, bet Valve vēl joprojām nemāk taisīt sliktas spēles.